Labdien! Džimijs Hendriks bija tāds slavens muzikants, un 1970. gadā koncertā pašās beigās viņš sasita savu ģitāru. Tas bija tāds wow, visi tur aplaudēja, kliedza, svilpa. Un tad viņš nokrita uz ceļiem, un zālē palika tāds klusums. Viņš piecēlās un teica tādus vārdus: vai ir šeit kāds šai zālē, kurš zina, ko nozīmē patiesa miers sirdī? Ja te ir tāds cilvēks, es gribētu ar jums parunāt pēc šī koncerta, jūs varētu atnākt. Un tu zini, nebija neviena cilvēka, kurš varētu atnākt un parunāt ar viņu. Un pēc kāda laika, burtiski pāris dienas, viņš nomira no pārdozēšanas. Šodien, cik labi, ka mēs varam liecināt par to iekšējo mieru, par to komfortu, par to iekšējo sakārtotību, ka Dievs ir ienācis mūsu sirdī. Viņš ir miera Dievs, viņš ir kārtības Dievs, viņš ir prieka Dievs, viņš ir mīlestība. Ne vienkārši Dievam ir mīlestība, bet viņš ir mīlestība. Un tāpēc, ja kāds mums šodien jautā, kāpēc tavā dzīvē ir tāds miers, kāpēc? Ne jau tāpēc, ka es esmu tāds īpaši kaut kā spēju sevi savaldīt un būt mierīgs, būt pārliecinošs, būt bez bailēm. Tāpēc, ka manī ir Dievs, manī ir Jēzus Kristus. Ja tavā dzīvē vēl nav Jēzus Kristus, es tevi aicinu pieņemt Jēzus Kristus savā sirdī. Un tā kā rakstīts Romiešiem 5.1, te ir teikts: tad nu mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Ja tev nav vēl miers, tev ir grēki, tu zini, ka tu esi attālinājies no Dieva, vai tu vispār vēl neesi atnācis pie viņa, bet tu gribēji izdarīt šo soli jau sen, es tev aicinu, lai tu izdari to tagad, šai brīdī. Pasaki tā: Jēzu Kristu, es nāku pie tevis, un es lūdzu, piedod man manus grēkus. Es lūdzu tevi, lai tu ienāc manā sirdī, manā dzīvē, manā liktenī, un vadi visu pēc sava prāta. Es lūdzu tevi, ieraksti manu vārdu debesīs. Es gribu būt ar tevi, un es gribu dzīvot priekš tavas slavas. Paldies tev par to, ka tu piedod man grēkus un ka tu tālāk mani vadīsi pēc savu prāta. Es to visu lūdzu Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Lai Dievs tev svētī, ja tu to izdarīji no sirds, Jēzus Kristus dzirdēja, viņš teica: piesauc manu vārdu, un tu tiksi izglābts. Un tālāk lasi Dievu vārdu, lūdz un meklē kristīgu draudzi, kur sludina pilnu evaņģēliju, pilnu bībeli. Visu labu, uz redzēšanos!